Tātad, laika ģeometrija. Stāst, ka ir kaut kāds veidojums. Jā, tātad veidojums, kuram ir kaut kāds reliefs. Un attiecīgi šim reliefam ir prese. Tātad, tā mēs uzzīmēsim labāk šitā. Tātad, attiecīgi šim reliefam būs prese. Un tātad mēs ieliekam kaut kādu detaļu šeit iekšā. Tā neieliekam, šitā mēs ieliekam iekšā. Un paiet pēc kāda laika mēs saņemsim šitādu detaļu. Es domāju, ka tas saprotams, ja tīri mehāniski. Šī ir matrica. Un šitā ir presforma. Un ko tas nozīmē? Vai tas ir laiks? Un tālāk laika ģeometrija. Laika kustība, kas nosaka attiecīgu formu. Vai būs vai cilvēka spēks. Ar ko cilvēka spēks ir pārāks par laiku šajā gadījumā? Un cilvēka spēks nosaka laika kustību. Tu teiksi, kā? Es teikšu, pieņemsim, horeogrāfs nosaka, kāds būs balets. Horeogrāfs. Jā, kā viņi dejos. Tātad viņš, kā spēks, laikā uztais tā, lai visi baleta dejotāji dejo tā, kā vajag tajā baletam. Baleta režisors pasaka, kur katram jābūt, tātad viņš ar savu spēku saliek visus ar visām dekorācijām un tā tālāk visu kopā. Ar savu spēku. Bet laikā, tas nozīmē, ka šodien sākam trenēties un pēc kāda laika būs pirmie rādi. Tādā piemērā ir saprotams, ja? Bet, ja nav cilvēka spēks, tad nav šis režisors, vēl tāds dižais režisors. Tad kas ir? Tagad viņš ir students pēc kaut kāda tur tās akadēmijas, mākslas akadēmijas pieņems. Un viņš, pateicoties laikam, kas viņam ir iedos, dara visu to pašu. Tad kas regulē visu? Viņš vēl neprot, a laiks to visu saregulē. Tā veidojas laika ģeometrija cilvēkam. Mums tad, kad mēs par to runājam, mums bija pierakstīts, ka tas Poinsons tika pieminēts. Tas ir presforma, tas Poinsons. Labi. Un tad to veido laiks vai operators spēks? Režisors. Režisors, operators spēks. Okay. Tāpēc arī mēs šobrīd pieņemsim, ka mēs esam meistari tikai
pēc, pēc diploma. Un mēs esam tikai pabeiguši eļmeistaru pakāpi. Forši. Kas būs mūsu darba instruments? Kas būs tas ponsons? Laiks. Pilnīgi pareizi. Tagad mēs jau esam eļmeistari pilnā nozīmē. Kas tagad būs ponsons? Mēs arī būsim tas ponsons. Mēs neveidosim, neatveidosim sevi. Mēs cilvēkā, pateicoties tam ponsonam vai presformai, ieveidosim ko? Viņa būtību. Tad mēs vienmēr atvērsim cilvēkā viņa būtību. Lai viņš atverās. Bet atvērsies viņš loģiski, ka laikam. Tāpēc arī tā norma ir plūsma, nevis kaut kas. Mums ir tas vai, jo īstenībā darbojas abi spēki. Ne? Nē. Ja tavs personīgais spēks nav spēcīgāks par laiku, tad laiks tikai darbojas. Nu, tāds piemērs, ja tu runā ar dēlu vai tu runā ar mazbērnu. Jā. Un vienā brīdī tu sāc saprast, ka nē, dēls nepiekritīs, vajadzīgs tikai laiks, lai viņš piekrīt. Jā. Kas darbojas šajā? Kas ir ponsons? Laiks. Kāpēc tavs spēks nedarbojas? Patus. Nē, grib deformēt viņu. Jā. Var teikt, izveidot viņu pēc savas gribas. Jā. Un sanāk, kur ir kļūda. Ja tu gribi dēlu izveidot par vīrieti. Nu, jā. Sanāk, ka tu gribi izkropļot vīrieti un to izkropļoto vīrieti padarīt par dēlu, lai pēc tam no tā izkropļotā dēla tagad izveidot kaut kādu vīrieti. Tas nav no prāto ziņas, tas no spēka viedokļa. Tāpēc arī mums vienmēr ir tāds juceklis, ja mēs runājam par vecāku bērnu attiecībām. Mēs uz viņu skatāmies tā kā uz bērnu. Stop. Šitas bērns, kā tur pieņemsim 18-gadīgu meiteni pie manis atnāk, un kur biju 4-gadīga pirmo reizi pie manis. Un es saku, zini, mūsu attiecības mainījās tagad. Pilnībā. Ko tas nozīmē? Es uz tevi skatīties kā uz meitu varu, bet tu neesi mana meita. Tu esi sava tēva meita. Tā kā es uz tevi jau skatos kā uz jaunu sievieti. Uzvedies attiecīgi. Un uzreiz viņu pārslēdz. Un ar mani viņa vienmēr ir kā jauna sieviete. Kaut gan tur viņa bija meitenīte. 4-gadīga. Pēkšņi, ja tāds, ko es izdarīju? Es ar presformu ieveidoju viņā to, kas viņai dabīgs, jauna sieviete. Lai tā uzvedas. Ja viņi to nedara, tad ko viņi dara? Niķi. Mamma nedara tā, teicis nedara tā. Atnāk pie manis un atkal presforma. Un viņa būs sieviete. Nu, ja tā mēs ņemam. Saprotiet, ja? Tāpēc šeit nevajag pārspīlēt. Nu, nevajag pārspīlēt arī savus kaut kādas spējas vai pieņemsim vēl šo spēju neatvērto stāvokli. Es parasti saku, lai laiks koriģē. Nu, labi. Spēks koriģē. Bet spēks tas nozīmē, ka ir šī plūsma. Ja, tas nenozīmē, ka tagad būs tā kā mans spēks, kā klons. Viņa spēks. Tāpēc pilnīgi mierīgi
Un vēl saprot, tā kā, nu, ja mēs runājam runvalodā žaika, tev vispār ir izcili. Laiks, nekāda problēma. Svētais laiks. Un pats vainīgs, kas ir atnācis no tāda viedokļa. Nu, ja mēs runājam. Kāpēc? Tu vari strādāt, jā, tu vari pielietot. Tāpēc, ka laiks ir, nu, jebkuras sievietes iekšējā dabas stāvoklis. Tev tikai jāpieslēdzas. Jā, var pieslēgt. Jā. Doma ir saprotama, ja? Tagad. Nu, es domāju, ka tā mm, arī, redziet, matrica šajā gadījumā ir, nu, ja mēs ņemam šo matricu, tad tā ir šitā matrica, ja mēs ņemam šo matricu, tad šī matrica, nu, šīs matrica. Bet, ja mēs tagad skatāmies uz ķermeni, uz šito ķermeni, uz jebkuru ķermeni, tad ķermenis ir matrica, jā. Un vienkārši šī matrica, nu, kas mums ir, viņa pilnībā attēlo mūsu ķermeņa stāvokli. Ja es pieņemsim šodien izskatītos kā 20-gadīgs, tad man visu laiku uz visām robežām es nevarētu iziet normālu pārbaudi. Nu, tikai kopš tā laika, kad ir pirksts nospieda. Tā nevarētu. Nesen viena man pazīstama meitene dzimusi tagad Uzbekistānā vai Tadžikistānā, nu kaut kur tur. Ar visām apliecībām, ar visu, ko pasi skatās, nu bez šitās, bez pirksts nospiedumu, tad vēl vecā pasi. Un šo nelaiž pāri robežai. Saka, nē, tā nav jūsu pasi. Un kāpēc? Un tāpēc, ka viņa ar blondiem matiem krāsot, tur viņa ir pilnīgi tumšmataini. Nu tā. Tā kā redziet. Tad, ko mēs tur strādājam? Anita, pasaka vēlreiz. Dāvis. Dāvis. Vitkovskis.